Esiet sveicināti vēlreiz programmā Blacklist, un šoreiz vēlos jums pastāstīt, kas tad tālāk būtu jādara pēc tam, kad ir veikta lietotāja reģistrācija. Tātad mājaslapā augšējā labajā stūrī redzam, tātad pievērš uzmanību personiskais kabinets, kurā redzam sadaļu profils. Tātad atveram, šeit jūs redzat tātad lietotāja profilu, jūsu datus. Šobrīd šis profils nav aizpildīts, to ir nepieciešams aizpildīt, lai programma varētu sākt ģenerēt dažādus dokumentus, kas paredzēti programmā Blacklist. Šī profila aizpildīšanu rekomendēju veikt tūlīt pēc reģistrācijas. Tātad ievadīsim nepieciešamos datus. Tātad esam ievadījuši visus nepieciešamos datus. Gribu vērst jūs uzmanības to, ka šeit ir norādītas divas personas. Tātad pirmā persona, tātad jūs vai cits kolēģis, kas aizpildījis šo te anketu un turpmāk arī parakstīs visas dokumentu veidlapas no kreditora puses, kā arī tātad jūs vēl viens pārstāvis, kontaktpersona, ar kuru ir nepieciešams sazināties jautājumos par parādu vai par parādu samaksu. Tad šīs divas personas var būt gan dažādas, gan arī var būt viena persona, un tas nav būtiski. Šeit jūs varat atpakšā arī tātad nomainīt paroli, ja vēlaties. Tad, kad esam aizpildījuši visus laukus, spiežam tātad saglabāt datus. Izmaiņas ir saglabātas. Ko tad darīsim tālāk? Tātad pirmais, ar ko būtu droši vien jāsāk, jāievada droši vien, ka parādnieki. Tad spiežam sadaļu parādnieki, atverās šī te parādnieku sadaļa. Šobrīd viņi ir tukši, nav aizpildīti, šeit nav neviena parādnieka, neviena debitora. Šeit ir dažādi lauki, iesakam tad apskatīties, ko šie lauki katrs tad paredz. Šeit ir jautājumu zīmītes, zem kurām ir tad paskaidrojumi, ko nozīmē konkrētais lauks. Jūs varat pastaigāt palasīt. Šajā sadaļā ir divas iespējas, kā ievadīt parādniekus. Tātad viena no iespējām pievienot parādnieku pa vienam, ierakstot pašrocīgi datus par parādnieku. Tad šeit ir liela anketiņa, kur ir jāizpilda, tātad jāievada parādnieku pamatdati. Vai arī tātad otra iespēja ir augšu pielādēt parādnieku sarakstu. Tātad vairākus parādniekus, divus vai pat līdz pat vairākiem tūkstošiem parādnieku viena darbība, tad augšu plādējot sarakstu. Šeit ir trīs veidi, kā to izdarīt. Viens no tiem ir augšu plādējot speciāli XML failu, jeb faktiski tas ir pieslēgums jūsu grāmatvedības programmai, kad automātiski šī grāmatvedības programma veids parādnieku datu augšu pielādi programmā. Tad to var darīt otrs variants, pievienojot programmai, augšuplādējot programmā Excel failu, vai, ja jūs lietojat OpenOffice vai LibreOffice Linuxu, kas lieto, tad ir arī trešā iespēja. Tad, kā jau minēju, šeit šādā veidā var augšuplādēt gan divus, gan vairākus, pat 10 000 parādnieku vienlaicīgi. Šeit ir pie katra varianta, jūs redzat, ir saitīti, kur ir aprakstīts, kā to veikt. Tātad ir instrukcija,
Nepieciešamības gadījumā jūs varat spiest uz šīm saitītēm un iepazīties ar instrukciju, kā tas veicams. Atgriezīsimies sadaļā parādnieki, un šoreiz es jums parādīšu, kā veikt parādnieku ievadīšanu pa vienam. Tad aizpildīsim parādnieku anketā nepieciešamo informāciju. Tātad mēs esam aizpildījuši visus nepieciešamos laukus, tad nosaukumu, reģistrācijas numuru, aktuālo parādu, pamatparādu, kas ir uz doto brīdi, uz ievadīšanas brīdi, adresi, telefonu numuru, tātad e-pastiņu, faks, mājaslapie ja tādas ir, tātad bankas konta informācija, un šeit ir tad sadaļiņa status. Ko nozīmē status? Status ir tātad stāvoklis konkrētā parādnieka, kur jūs piešķirt viņam šajā programmā. Kas ir kādi statusi un kas ir status ir aprakstīts zem jautājuma zīmītes, jūs varat iepazīties. Tātad mums ir atzīmēts status gaida. Tātad tas nozīmē, ka pirmstiesas piedziņas process nav uzsākts. Jūs vienkārši esat ievadījuši datus, bet neko vēl nedarat ar šo parādnieku. Tad ir tādi, protams, arī status kā darbā, parāds piedzīts, iesniegšanai tiesā, jau iesniegts tiesā, bezcerīgs, maksāt nespēja. Tad jūs tuvāk varat izlasīt un iepazīties šiem statusiem zem jautājuma zīmītes. Šobrīd atstāsim statusu gaida. Zemāk ir lodziņš piezīmēm, tātad jūs šeit varat ierakstīt jebkādas piezīmes, piemēram, es nezinu, gaidīt līdz 1. augustam. Varat rakstīt jebko šajā lodziņā, ko jūs uzskatāt par nepieciešamu un kas jums palīdzēs darbā ar konkrēto debitoru parādnieku. Tad spiežam pievienot parādnieku. Un tātad redzam, ka mūsu parādnieku sarakstā ir parādījies šis te konkrētais parādnieks. Šoreiz tas būs viss. Nākošajā reizē es mums pastāstīšu par citām šīs mājaslapas, šīs programmas funkcijām. Šobrīd tas ir viss. Uz redzēšanos!